Jau sen Olaine ir lauzusi visus stereotipus, kas laika gaitā ir izveidojušies par šo pilsētu. Arvien biežāk mēs uzzinām, ko jaunu šeit ir uzbūvējuši, atklājuši vai renovējuši. 12. janvārī Olainas pilsētas rūpniecības zonā Jelgavas ielā 4 savu darbību uzsāka gāzes koģenerācijas stacija. Mēs zaļo gaismu ieslēdzam jau 3 gadus atpakaļ. Puišiem varbūt veicās vai neveicās, bet tas objekts ir nodots. Mūsu toreizēja politika ir sekojuša. Mums pieder tīkli, vai te ir siltumtīkli, vai kanalizācija, vai ūdens, un jebkuram uzņēmējam mēs ļaujam pievienoties pie tiem tīkliem, lai viņi varētu ražot siltumu, elektrību. Ja būs konkurence, tad mēs varēsim izvēlēties, vai pirksim no sava uzņēmuma, vai pirksim to siltumu, kas paliek pāri no šā uzņēmuma. Mums jebkura trubīša šodien zelta vērtē, un atnācām pārbaudīt, kādā kvalitātē viņi ir. Koģenerācijas stacijas būvniecības ieceres realizācija tika uzsākta 2009. gadā. Būvniecības projekta realizētājs ir akciju sabiedrība Olenergo. Šī koģenerācijas stacija izmanto enerģijas ražošanai dabasgāzi. Attiecīgi ir gan CO2, gan NOx izmeši, bet pati par sevi koģenerācija ir efektīvāka. Un attiecīgi mēs varam vismaz cerēt uz to, ka efekts būs labāks nekā no parastas katumājas. Attiecīgi ir 2 produkti – siltumenerģija un elektroenerģija, un lietderības koeficients šiem dzinējiem ir ļoti augsts, un mēs ceram, ka tas atstās savu iespaidu uz gan ekoloģiju, gan uz efektivitāti. Mēs ražojam efektīvu siltumenerģiju, lietderīgu siltumenerģiju. Mēs to arī pārdodam Olainas ūdens un siltumam, kas var iekonomēt uz tā, ka iepirk lētāk nekā ražo paši. Un Olainas pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem visticamāk būs pozitīvais efekts no tā visa. Koģenerācijas stacija sastāv no 2 dzinējiem, kas tiek darbināti ar dabasgāzi. Koģenerācijas procesā saražotā elektroenerģija tiek realizēta akcijas sabiedrībā Sadales tīkls, bet dzinēju dzēsēšanas rezultātā iegūtā siltumenerģija līdz 3,3 MWh tiks realizēta akcijas sabiedrībā Olainas ūdens un siltums un tiks izmantota Olainas pilsētas centralizētajos siltumtīklos. Reāli ir tā, ka koģenerācijas stacija, lai viņa būtu ekonomiski izdevīga un jebkurā citādā ziņā pamatotā būvniecība, tad viņa reāli var saražot siltumenerģiju mazāk nekā pilsētai nepieciešams. Līdz ar to viņa saražo nosacīt siltumu daudzumu, ko mēs no viņiem iepērkam, tālāk pieliekam klātam savu saražoto siltumu un nogādājam iedzīvotājiem lietošanai. Kāds ir reālais ieguvums skaitļos, to varēs pateikt tikai pēc 2 mēnešiem. Vēl šodien analizējis, kādas ir nomaksas disciplīna iedzīvotājiem, un redzot to situāciju, tad praktiski jāsaka, cilvēki cīnās kā var viena liela daļa un novēl šo entuziasmu vai optimismu nepazaudēt un tomēr cīnīties līdz galam un tomēr kādreiz jau būs labāk. Olainas novadam, tā skaitā Olainas pilsētai, ir labs ģeogrāfiskais stāvoklis. Tas atrodas tuvu galvaspilsētai, lidostai, ostai. To šķērso valsts galvenais autoceļš A8 un dzelzceļš. Šie rādītāji ir būtiski, lai piesaistītu uzņēmēju uzmanību un ieinteresētu viņus uzsākt vai turpināt attīstīt uzņēmēju darbību Olainas novada administratīvajā teritorijā. Jāatzīmē, ka arī pašvaldības darbam ir savs pienesums uzņēmēju darbības veicināšanai novada teritorijā, jo pašvaldība attīsta infrastruktūru, veido apstākļus, lai uzņēmēji varētu darboties šeit, kā arī rod kompromisus nodokļu politikā un veic operatīvu darbu būvvaldē, kas tālāk atvieglo darbu un saīsina ar būvniecību saistīto jautājumu risināšanas laiku uzņēmējiem.